Labdien, Normunds Ozoliņš. Man ir tāds vārds par vīru dienām. Man daži jautāja, ko es par to domāju, man nebija ko teikt. Bet tagad man ir ko teikt no Dieva. Šorīt bija interesanti. Es kādas dažas stundas gulēju Dieva klātbūtnē. Es nevarēju apskatīties pat cik pulkstens. Es biju tā kā iebalzamēts, tā kā sastindzis Dievā. Jā. Es domāju, man ir vēl lūkšanas, online lūkšanas. Es domāju, kaut es varētu paspēt, bet Dieva klātbūtne bija tik spēcīga, ka es domāju, es pat esmu gatavs nokavēt, bet es negribu pazaudēt to klātbūtni, kurā es atrodos. Un redziet, tā kā Mūzus bija 40 dienas kalnā, viņš bija Dieva klātbūtnē, tā es biju dažas stundas Dieva klātbūtnē, un tāpat kā Mūzus saņēma vārdu, es arī saņēmu vārdu. Un tas vārds bija vīru dienām. Un tas vārds ir tāds, tātad uzreiz bez ievadiem. Ecehela grāmata 22. nodaļa, 30. pants. Es meklēju viņu vidū kādu, saka Dievs. Tātad Dievs meklē vīru vidū kādu. Nevis tas, ka mēs meklējam Dievu, bet Dievs meklē mūs. Viņš meklē kādu šo vīru starpā, kādu kaut vienu varētu atrast, kādu. Tātad es meklēju viņu vidū kādu, kas nostātos par saviem tautiešiem kā mūris un aizstāvētu zemi manā priekšā, ka es ar savu tiesas spriedumu to galīgi nepazudinu. Bet es neatradu nevienu. Jā. Redzi, Dievs ir piedraudējis zemē, ka es galīgi nepazudinu. Bet es neatradu nevienu. Redziet, jūs gan tur nākat uz tām sapulcēm. Celsimies un celsim. Ko jūs celsit? Ko? Labi, Dieva valstība, labi. Bet vai jūs zinat, ka Dievs ir piedraudējis jūsu zemē? Es atceros, kādreiz Ukrainā braucu uz draudzēm pirms 2014. gada, tas bija kaut kāds 2010. gads, kad brauca pravieši uz Dieva vēstniecības draudzi, kur bija mācītājs Sandejs Adeladža, un pravietoja, ka Ukrainai draud karš, ka Dievs ir piedraudējis šai zemē. Bet viņi to neņēma nopietni. Viņi visi izvirta vēl vairāk. Viņi bija aizņemti ar savām lietām, un es atceros, Sandejs Adeladža teica, interesanti, kas tad mums varētu uzbrukt? Kas? Krievija? Viņš tā, viņš smējās par to toreiz. Krievija? Kas mums varētu uzbrukt? Jā. Bet tur bija kāds pravietis no Āfrikas. Viņš teica, paskatieties, cilvēks atbrauc, viņš nekur neiet, viņš visu dienu pavada viesnīcā lūkšanās. Un tad viņš atnāk šeit mums kalpot un saka, ka mūsu zemē draud karš, ar karu draud. Jā, parasti viss taču pravieši saka, jums tur svētības un tā, bet šeit viens saka, jums karš būs. Nevis svētības.
Un kāda tas ir? Un hops, un pienāk tas laiks, kad tas ir. Jā. Un tad jau neko vairs nevar mainīt. Vajadzēja ātrāk domāt, redziet. Ātrāk vajadzēja, te rakstīts, Dievs meklē kādu, kas nostātos par saviem tautiešiem. Kā? Man tur viens tagad uzrakstīja no vīru dienām, tas baigais vīrs, Johaidī. Viņš man nosauc par reliģisko manipulātoru, kad es teicu, kad ir jāiestājas par saviem tautiešiem. Es teicu, ko, nu, paskaties Izraēlu, tur visi ir patrioti, tur visi ir karavīri. Izraēls pilsonis ir ne tikai pilsonis, bet arī karavīrs, sievietes ieskaitot. Izraēlas armijā ir vismazākais dezertieru procents. Tas ir, ja tu dezertēs, tu neies armijā, negribēs dienēt, negribēs aizstāvēt savu zemi, tu vispār, tava ģimene visa būs atstumta, tā kā nolādēts tu būsi, saprot, savā zemē. Neviens ar tevi nesveicināsies, neviens tevi necienīs, ja? Tāpēc, ka tu esi cilvēks, kuram nevar uzticēties, saprot, nevar. Ja tu pasaki, ka tu jau neko, nu jā, viņiem nav Jēzus, Izrēlā, viņi nepieņem, bet kā tas ir? Tu pieņem Jēzu un uzreiz kļūs par nodevēju. Tā uz tevim neatiecas tas, ka vajag valsti aizsargāt, ka vajag savu zemi aizsargāt, savu ģimeni, savu pilsētu, savu draudzi. Es atceros, kāds mācītājs Ukrainā teica, nu jā, mēs jau arī bijām tādi pacifisti, bet pēc Bučas un Irpiņas maz palika pacifistu draudzēs. Mēs sapratām, ka kaut kas ir jādara. Nu vismaz savu draudzi jāaizstāv, lai māsas neizvaro. Ej. Tu negribi aizstāvēt, savu pilsētu, bet vismaz savu draudzi aizstāv. Savas māsas aizstāv, ej. Ko tu darīsi, kad tu pieņemsi Jēzu, tad kas tavs pienākums neaizstāv? Tad kam kaimiņu Vasam ir neticīgajam, ja, ir pienākums tev aizstāvēt. Un tā, kad tu gulēsi tur zem gultas, pagultē, ja, lūksies. Un tad, kad viss būs beidzies, tad izlīdīs un slavēs Dievu. Aleluja, ka Dievs tev sargājas. Kaimiņu Vasa nomira par mani, jā, varonis. Aleluja, man nebija jāmirst. Afigēt. Te jau tu esi nodevējis. Tu esi podlī trus. Nelietīgs, jā. Vārgulis, vīrs, vīru dienas. Kas jūs tur esat? Ko jūs tur darat vispār? Vai jūs zinat, ka Dievs ir piedraudējis mūsu zemē? Jūs nezināt. Man liekas, ka jūs neko nezināt. Es tur nedzirdēju nevienu teikumu, ka būtu Latvija jāaizsargā. Kristīgie vīri, vai tur kāds aizsargās Latviju vispār? Vai kādam vispār rūp tādu, uz kur tu jau čemodānai sakravāji, uz kurien tu bēgsi? Un atstāsi šeit cilvēkus, lai te viņi šauj un varo, vienalga, kas ar viņiem, vai ne? Oi! Baigais varonas ticības, tad tu būsi. Afigēķi! No šausmas! Baigais varonis tu būsi, vīrs, vīru dienas. Man liekas, jums vajadzētu lakatiņus tur apsēt visiem galvās un teikt, sievas ir daudz drosmīgāks par jums. Jūs, Latvijas neaizstāvēs. Mums nekas nedraud, kas jūs sargās. Tas ir briesmīgi. Nu, lūk, ok. Un redzi, kas notika tālāk, redzi.
šitas vārds bija, jā, starp citu šitas vārds, ka mēs atbraucām no Gulbenes, mani izsvētīja no Gulbenes, jā, izraidīja, izdzina ārā no Gulbenes luterāņu draudzes. Kad mēs aizbraucam uz Rīgu, un mēs arī, mani atkal izdzina ārā, tur no Rīt zvaigznes draudzes, no daudzām citām draudzēm man izdzina ārā. Un tad, saproties, bija tāds vārds no šīs pašas Ecehela nodaļas 22. 2. pants, vai cilvēka bērns, vai negribi tiesāt šo asinspilsētu, vai negribi tai pasludināt spriedumu, parādi tai visu tās negantību. Es domāju, wow, vai tad kāda negantība? Es dzīvoju Rīgā, kāda ir Rīgas negantība? Un tālāk tur ir ļoti liela tiesa pasludināta. Un es vēl tā īsti nesapratu. Bet pēc Zolitūdas traģēdijas es visu sapratu, jā. Redzi, es sapratu, kad Dievs, kad mēs atbraucam uz Rīgu, viņš saka, es meklēju kādu viņu vidū, bet neatradu nevienu. Un to arī nevienu neatradīs. Es domāju, vai te šai Rīgā neatradīšu nevienu draudzi, nevienu mācītāju, ar ko varētu sadarboties. Dievs saka, nevienu neatradīs. Jo es meklēju kādu, bet neatradu. Un kas nolika pēc tam? Te 31. pantā rakstīts, tad es izlēju savas dusmas pār tiem un tos iznīcināju ar savas bardzības uguni, sodam par viņu grēkiem. Es liku krist uz viņu galvas, saka Dievs tas kungs. Man ļoti uzrunāja tas vārds, sodam liku krist uz viņu galvas. Un Zolitūdas traģēdija, kad tas jumts uzkrita uz galvām cilvēkiem, uz galvas. Burtiski tas piepildījās šis vārds. Un redzi, man ir kaut kur kāds video, kur es teicu, ka bija Gulbenes traģēdija, bija Zolitūdas traģēdija, kas ir Rīgas traģēdija, bet būs arī Latvijas traģēdija. Un tai mēs tuvojamies. Un tas kungs saka tā, ja es neatradīšu nevienu, kas iestājas kā mūris par saviem tautiešiem, tad tas notiks. Es likšu krist savai dusmu kvēlei uz viņu galvām. Tas vārds atkal notiks, saprotiet? Jo, ja nav neviena starp šiem vīriem, kas grib aizstāvēt savu zemi Dievu priekšā, nav neviena, kas aizstāvētu zemi. Nav neviena. Pajautājiet kādam ebrejam, vai viņi par Izraēlu, vai viņš grib viņu aizstāvēt, vai tur ir kādi jautājumi vispār. Pat tādi stulbi jautājumi vispār tevi tur nobanos, jā. Kas par jautājumu vispār? Protams, kad mēs aizstāvēsim savu zemi. Latviju? Kas Latviju aizstāvēs? Kam būtu vācieši, franči nāks te aizstāvēt Latviju? Un ko tu darīsi pa to laiku? Nolīdīs pagultē? Pēc tam, jā. Tāds vārds bija. Un jā, tas kungs meklē, redz, bet viņš neatrod. Neatrod nevienu. Tāds spēcīgs vārds. Pārdomu pilns vārds, jo Dievs ir piedraudējis šai zemē. Jā, ok, es varbūt arī nevienu neatradīšu. Es pa sevi runāju, jo Dievs ir sūtījis man meklēt kādu. Jā.
Bet man ir kaut kāds tāda liecība, ka es dzīvošu vēl pēc Latvijas laika. Es nedzīvošu pēc Maskavas laika. Bet maniem tautiešiem būs jādzīvo pēc Maskavas laika, ka Latvijas laiks beigsies. Bet kamēr viņš vēl ritēs arī mana dzīve, arī mans mūžs. Jā. Diemžēl, jā, es jau prāt gribētu, ka Pāvils saka atraisīties un būt mājās pie savu kunga. Bet, diemžēl, man vēl ir jābūt šeit, jā. Jo vēl nav laiks man pienācis, mans laiks atraisīties vēl nav pienācis, jo vēl ir Latvijas laiks. Un kamēr ir Latvijas laiks, Dievs vēl meklē kādu starp vīriem, kurš aizstāvēs zemi. Nā. Dieva priekšā. Jā, kur būs lūdzēji. Tu nedrīkst pieminēt, ka Latvijai draud briesmas. Nevienā draudzē to nepieminēja. Tas ir tāds tabū bezmazliet. Vīru dienās nekur nedzirdēja neko. Neko nedzirdēja, neko tādu. Nu, tad, kad jau sāks lielgabalu dunoņi, arī tad, jā, kas to tev aizēja apklusinās, tu būsi tas, kas apklusinās, lai nevar dzirdēt tavu aleluja Dievam, lielgabalu dunoņa. Pārtrauks tavu aleluja, jā, pārtrauks. Un tad jau būs pa vēlu, draugi mīļie. Tagad vajag meklēt Dievu. Tagad vajag aizstāvēt zemi Dievu priekšā. Tagad lūkšanās vajag mainīt savu dzīvi. Jā. Atgriezties no saviem grēkiem. Jā. Bet redzi, kā ir Dievs nocietina sirdi. Dievs, kā ir sacīts, ka Dievs grib kādu izpostīt, viņš apcietina viņam sirdi. Un es domāju, arī šīs vēstis, ko es saku, ja, Dievs tā kā apcietina mācītājiem sirdis. Viņi tā kā kļūst vēl nocietinātāk, saprotiet? Vēl vairāk apcietinās. Un nocietināšu pieri tādu, jā, ozoliņu, to ko te atkal, te moldi, kas tur, kas. Jā. Jeremija. Bet Dievs saka Jeremijam, viņiem ir cietas pieres, bet es tavu pieri darīšu tikpat cietu, cik viņiem. Jā, arī tavu pieri būs cieta. Jā. Un kam tad beigās bija taisnība? Jeremijam. Vajadzēja ātrāk domāt. Vai vajadzēja iestāties lūkšanā par savu zemi? Lai tā netiek izpostīta. Bet kurš tad to darīs? Kam tas interesē? Ej! Jā, tas ir briesmīgi. Nu, tāds vārds bija, draugi, bija. Tā kā tas ir ļoti tāds vērā ņemams vārds, ļoti nopietnas vārds, jā. Ka vēl ir laiks, bet ir laiks meklēt to kungu, redzi. Savu zemes dēļ, savu tautiešu dēļ. Tas ir tas vārds. Lai Dievs lai šī zeme netiek izpostīta, un Dievs to neiespost, saprot? Tas ir ļoti svarīgi. Labi, paldies, ka klausījāties, lai Dievs svētī visu labu.